Pavasaris parasti nāk ar tādu cerību laiku, ar tādu jaunu, labu noskaņu. Dabā atkal viss plaukst un zied, un atkal ir labs sākums kaut kam. Nu jā, tā Dievs radītājs visu ir sakārtojis, ka nav tāda vienmuļa, tāda lineāra dzīve no 0 līdz 100, cik kuram ir ļauts dzīvot. Un šeit mums pagājušā nedēļa bija pilna ar labiem notikumiem, kurus mūsu draudzē, varbūt pat kaut kur citur būtu vērts ierakstīt pat vēstures grāmatā. Draudzes cilvēku kāzas. Jā, 2 jauni cilvēki, Digna un Roberts, solījās viens otru mīlēt, cienīt, godāt, bez noteikumiem. Vienkārši mīlot viens otru, vienkārši daloties ar mīlestību. Un laikam jau tas labais, tas uzskatāmais piemērs ir no tā, ka Dievs mūs mīl, jā, bez noteikumiem. Vai tad mēs savus bērnus mīlam ar noteikumiem? Lūk, un garais un nebūt vieglais ceļš uz Roberta un Dignas laulību reģistrācijas izvēlēto vietu. Šeit Īrijā Patrika kalna galā, mazā baznīciņā, kapelā, balta, skaista baznīca, kalna galā, kur sanāca uzkāpa draugi, kur bija dziesmas, kur bija ērģeles, kur bija mīlestība un pavisam nojaušams radītāja tuvums. Un diena bez mākoņiem, okeāns kaut kur kilometrus zemāk, bet mēs visi tur augšā Dieva bērni, vēlot gudrību un mīlestību. Robim, Dignai, jā, asaras no aizkustinājuma, mīlestības asaras, un šie ir mirkļi, kuros Dievs pieskaras. Dievs pieskaras jūtamā veidā. To jūt mūsu dvēseli. Un arī šis mirklis, mīļie, kad mēs atkal varam būt kopā svētvakarā, lai smeltos kaut ko noderīgu, lai pateiktos Dievam, lai pārdomātu, lai jā, aizlūgtu par saviem mīļajiem, lai atvērtu savu sirdi Dievam. Un atkal kopā ar jums es šovakar, jūsu Imants Miezis, opis, tētis, draugs, mācītājs. Un kopā visi studijā 316.lv. Lūk, mīļie, un kā ierasts, saku jums atkal mīļu, paldies par to, ka piedalieties, paldies par jūsu klātbūtni, paldies par laikiem, īkšķīšiem un īpaši par komentāriem. Ar to jūs tiešām paplašiniet iespējamo klausītāju loku, ko veidoja YouTube algoritms, jo cik man zināms, ik viens koments to palielina par apmēram 10 iespējām. Un es ceru, ka te kopā pavadītais laiks ir reāli iespēja katram nevien klausīties, bet arī katram pašam domāt, reaģēt uz savām domām, reaģēt uz savām sajūtām un veidot mūsu izvēles. Veidot prioritātes. Un šovakar, mīļie, 2 rakstvietas mūsu pārdomām. Un pirmā no tām ir, kur Kristus saka šādus vārdus. Patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs man esat darījuši. Jā. Ko jūs esat darījuši vienam no vismazākajiem brāļiem. To jūs man esat darījuši. Un kā jau es esmu teicis, vismaz man patiešām Kristus sacītie vārdi ir kategoriju augstāk. Tie ir Dieva sacītie vārdi. Tajos ir Dieva doma, Dieva nodoms, tajos viss skaidrāk atklājas.
Un tad es domāju, ka Dievs gribot un novēlot, lai mēs, lai cilvēki dzīvojam laimīgi, saticīgi, lai veidojam normāls, saprotamas un pozitīvas attiecības, tādas, kuras nevis gremdē, bet ceļ. Un viss jau sāks absolūti no mazām ikdienišķām lietām, no attieksmes pret vismazāko, pret visvienkāršāko cilvēku. Un es domāju, ka Dievs nešķiro cilvēkus pēc ādas krāsas vai pēc tā, kurā vietā, kurš dzīvo Latvijā, Lielbritānijā, Īrijā vai Āfrikā. Mūsu attieksme ikdienā. Tā ir pārdomu vērta lieta. Kāda tā ir man pret jebkuru cilvēku, kur mēs satiekam. Un es minēju, jā, ka pagājušās nedēļas notikums patiešām varētu ierakstīt vēsturē, jā, jo no viena telefona zvana, no kāda cilvēka attieksmes, no visparastākās lietas, no 2 mazām atslēdziņām, ar ko atslēgt ēku, kas Īrijas cilvēka apziņā ir tāda kā svētvieta, vai, jā, baznīca, kapela, Patrika Kalngalā, kur īstenībā pirmo reizi pasaules vēsturē tika slēgtas laulības 2 latviešu cilvēkiem, kurus oficiāli Dievu priekšā un šīs valsts noteiktajā kārtībā salauzāju es, luterāņu draudzes mācītājs. Visparastākās lietas, 2 mazas atslēdziņas, kuras dienu pirms tam bija kabatā katoļu mācītājam, tēvam Džonam, kurš atbild par šo vietu. Lai viņam īpaši Dieva svētība. Un šķiet, ka Father John patiešām saprot, ko nozīmē sekot Kristum. Runāt vienādi ar visiem, neteikt, ka luterāņi nav tie īstie, palīdzēt, dot iespējas ikvienam, kurš to lūdz. Un šīs attieksmes rezultātā, un šo 2 mazo atslēdziņu rezultātā, cik daudz svētītu cilvēku, cik daudz svētu mirkļu, cik daudz mīlestības. Jā. Un lūk, lasām šeit. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Šeit viņš runā par to, ka viņš mazgā kājas saviem mācekļiem. Un mūsu apziņā, mūsu izvēlē ir, vai mēs gribam un varam to darīt fiziskā veidā, bet es domāju, ka ne viss ir jāsaprot tieši tajā līmenī, bet priekšzīme no Kristus, lai mēs darītu, kā viņš ir darījis. Ikvienā lietā. Lūk, Dieva nodoms, mīļie. Lūk, ja esam dzirdīgi, un ja vēlamies mums šo Dieva dāvināto dzīvi nodzīvot pilnvērtīgi, Dieva nodomā, sekojot šim viņa padomam, tad mēs esam vērīgi, tad mēs ieklausāmies. Bet ne jau no tā, ko klausāmies, vai ko cilvēki domā vai saka par Dievu vai par Kristu, vai īpaši par kristiešiem. Tas mūsu ceļš un tas vislabākais ceļš ir iepazīt Dievu pašu, iepazīt Kristu personīgi. Ko viņš darīja, kā viņš runāja, kāda bija viņa attieksme dažādās sadzīves situācijās. Jā, un tieši sadzīves un komunikācijas situācijās, nevis reliģiskās vai teorētiskās, bet absolūti praktiskās. Tā mazā atslēdziņa un Father John. Praktiskās attiecības, kuras nes mīlestību. Tūlīt jau lieldienas, mīļie. Šodien sestdiena, rīt pūpoles svētdiena.
Kāds pērs bērns ar pūpoliem, kāds pielūgs Dievu, kurš radījis gan eglis, gan kadiķus, gan pūpolis. Kāds neēdīs gaļu, cerot, ka būs Dievam tuvāk, cerot, ka tas uzlabos attiecības ar saviem mīļajiem. Jā, ja tas palīdz kļūt jums labākam, jā. Kāds vienkārši klusi nometīsies ceļos Dievu priekšā, paklusēs. Varbūt nepasakot ne vārdu. Vien nopūtīsies, noslaucīs asaras un beigās pateiks āmen. Klusā nedēļa, kur nāk, kurā mēs atminamies, kurā no urā un aleluja saucieniem pūlis cilvēki dažu dienu laikā no vispārējā viedokļa ietekmēti. No urā sauks nogalini, sit viņu krustā. Neizprotot, kāda bija Kristus misija. Mēs šodien daudz neizprotam, kāda bija Kristus misija. Kāds ir mans viedoklis, kāda ir mana attieksme? Ko es domāju, izlasot vārdus, ka Kristus man ir atstājis priekšzīmi, lai es darītu, kā viņš ir darījis. Un Kristus viena no pēdējām lūkšanām bija par mums, lai nevis mūs paņemtu prom no pasaules, lai mūs ieliktu kādā burbulī, bet lai mūs pasargātu no ļauna. Un šie vakari ir priekš tam, mīļie, lai mēs Dieva priekšā, sekojot Kristus piemēram, varam aizlūgt par mīļajiem, par visiem, kas mūsu sirdīs, par tiem, kuriem grūti, pateikties var par labiem cilvēkiem, kuri ir izpratuši Kristus būtību, jā, kā tēvs Džona no Vestportas katoļu baznīcas. Par citiem, kuri patiešām seko Kristus piemēram, nesot, dāvinot mieru. Izlūksimies viskopā svētību Robertam un Dignai. Lūksim Dievu svētību viņu vecākiem, radiem draugiem, kolēģiem, deju kopai, kuru viņu vada. Lai viņi abi rāda to labo piemēru, kur viņi ir atraduši. Visbeidzot aizlūksim par sevi, lai Dievs arī mums palīdz saprast, ko nozīmē sekot viņam, ko nozīmē lieldienas, ko nozīmē citāda domāšana, citāds skats uz cilvēkiem mums līdzās, citāds skats uz notikumiem un uz pasauli kopumā. Svētvakars. Mēs lūksim. Lielais mūžīgais Dievs, ļauj, ka atkal un atkal ar pateicību varam nākt tavā priekšā. Mēs pateicamies par nodzīvoto laiku, tavā mīlestībā un tavā žēlastībā. Mēs pateicamies par pagājušo nedēļu, par dienām un par naktīm, par atpūtu un par darbu, par mirkļiem, kad jutāmies tuvāk tev, kad jutāmies tā it kā tu mūs nestu savās rokās. Paldies, ka zinām, ka tu mūs esi mīlējis, ka tu esi iecerējis mūs jau no pasaules sākuma. Mēs pateicamies, ka varam katru sekundi elpot tevis radīto gaisu, ka tu mūs esi tik brīnišķīgi veidojis, ka viss, kas mēs esam, mūsu miesa, seja, rokas, kājas, ka viss darbojas tevis noliktajā kārtībā un nolūkā. Mēs pateicamies par mirkļiem, kur daudziem no mums ir bijuši mīlestības apvīti pagājušā nedēļā. Jā, tur Patrika kalna galā. Mazā baznīciņā, kurā latvieši pirmoreiz varēja ieiet un sajust tavu mīlestību. Paldies par visiem cilvēkiem, kuri tavā līdzībā kalpo citam ar mīlestību. Paldies arī par to īpašo, to, kuru mēs izjūtam, kas ir mūsu jūtas, kas ir mīlestība, ko mums ir iespējams sajust šajā reizē Robertam pret Dignu un Dignai pret Robertu. Tas viss ir no tevis. Tā viss ir tava dāvana.
un viņi ir dāvana viens otram. Tēvs dod mums apziņu, ka arī mēs varam būt viens otram kā dāvana. Jā, tieši kā laba dāvana, nevis kā nasta, kur grūti nest, kur reizēm jāstiep līdzi līdz varbūt pēdējiem spēkiem, līdz pārgurumam. Paldies, ka tu nāci šai pasaulē, lai rādītu piemēru. Un tie, kur vēlas dzīvot pilnvērtīgas tevis svētītas dzīves, ir redzīgi pret to, ir dzirdīgi, ir vērīgi. Tie dzird tavu balsi, tie skatās uz tevi, tie pateicās, tie lūdz padomu ikdienā un ieklūp lūdz spēku celties un iet atkal dzīvē. Ļauj mums pirms atpazīt sevī to, kas mums reizēm pietrūkst no tavas līdzības. Ļauj atpazīt to, ko esam zaudējuši. Jā, varbūt arī to, ko neesam īsti atraduši, kungs. Un lūkšanas laikā, kad mūsu sirdis atveras tev, ienāc ikvienā, dod drosmi, dod mīlestību, ka mēs varam saprast, ka tas ir evaņģēlijs, ka tā ir tava labā vēsts. Tevs atjauno mūsu garu, tajā vietā, kur mēs katrs esam, te Īrijā vai blakus, lielajā salā Lielbritānijā, apvienotajā karalistē. Debes Tēvs svētī ikvienu, kurš ir patiesi tavs bērns un meklē, kā būt līdzīgākam tev. Tēvs, un mēs aizlūdzam arī par tiem, kuriem ir jākaro šodien. Mēs lūdzam par Ukrainu, kungs. Tēvs, tavās rokās ieliekam tavu neredzamo draudzi, kur ir visā pasaulē. Lūdzam, lai caur tava gara vadītiem cilvēkiem izplatās mīlestība, izmainās pasaule, izmainās attiecības, izmainās nākotne. Mēs visi ticam, ka pasaule dodas tajā virzienā, kādu tu esi iecerējis, un tā ir mūsu cerība. Mēs uzticam tev savus mīļos. Tevs rādi mums, kā, ja nepieciešams, atjaunot kādas attiecības, kuras ir zudušas. Debes Tēvs, lūdzam parādi mums, kurā brīdī un kādā veidā mums jābūt kādreiz blakus slimajiem, neveseliem, arī tiem, kam nepieciešama garīga palīdzība. Tēvs, palīdz mums. Palīdz izkļūt reizēm no nedrošības, no negribēšanas, no vienaldzības. Un īpaši klusajā nedēļā, kad atminamies, kad pieminam tavas dzīves notikumus, kad tu mūsu dēļ, mīlot mūs, gāji līdz galam, tā pierādot savu mīlestību pret mums, jo tālāk jau vairs nav kur iet. Tu mīri, lai mēs tavi draugi dzīvotu. Un zinot to, mēs noslīkstam ceļos pateicībā, ka tu esi mūsu glābējs. Un to, ka visu sevi, savas domas un jūtas mēs varam uzticēt tev. Un to arī ieliekam šajā brīdī mūsu klusajā lūkšanā. Mēs tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, ka tu visu dzirdi, ka tu visu zini. Un ļauj, ka mēs tevi pielūdzam ar tiem vārdiem, kurus lūdza un mums mācīja lūgt tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Rīt pūpola svētdiena, mīļie draugi. Meklēsim katrs tās prioritātes, kuras palīdz mums dzīvot, kuras palīdz mums veidot attiecības. Meklēsim ceļu uz dievnamu. Dievs, lai jūs tiešām bagātīgi svētī.